Dzīvoklim teikā remonts ir pabeigts. Pagājuši tikai 10 nedēļas, jeb 2,5 mēneši, un arī pat īrnieks jau ir pieteicies caur pazīstamajiem, tā kā viss ir diezgan ātri un veikli izdevies. Parādīšu nedaudz, kā izskatās pats dzīvoklis. Te lūk maza viesistabas zona, kur var nolikt dīvānu un TV, virtuves zona, un arī tepatās guļamistabas zoniņa, kur var nolikt 2 guļamo gultu, 1,60 m x 2 m. Te ir izvēlējos šādu risinājumu gaisa siltumsūkni, redzēs, var visu attālināti regulēt, tā kā redzēs, kāds būs patēriņš. Te, starp citu, mums bija vēl siena paredzēta sākotnēji, bet tomēr labi, ka nolēmām viņu nojaukt, lai iedot plašumu un gaišumu. Koridorīts un vānas istaba. Maza, kompakta, bet viss nepieciešamais. Virtuve, kā vienmēr parasti, es ņemu pie Edgara. Viss ļoti labi, kvalitatīvi, smuki. Tehnika man parasti ir no PTA. Arī viss labas cenas, kvalitāte. Forši atveda visu, ienesa. Veļas mašīna, leduskapis, plīts un nosūcējs. Ar dizainu man palīdzēja mana māsa Elza. Paldies viņai. Un, protams, liels paldies par šiem meistariem. Viss ļoti ātri, veikli, laba komunikācija. Tādā ziņā viss forši. Un kādā no nākamajiem video parādīšu, kā vispār izstājās pirms un pēc. Varbūt nedaudz arī par matemātiku. Cik tam man beigās tas viss izmaksāja, pa cik izīrēšu un kāds būs atdevs. Tālūk.